tā, ka bija pārpīpējusies, tur kā 4 paciņas pa diennakti, un tad tur nevar aizmigt, un veselība sāk streikot, un mēģināja atmest kaut kā pats saviem spēkiem. Bija grūti kožēnēm kaut kā, es nezinu, kā 3 dienas tur, un ka pakožēļ tā sajūta tā kā nopīpējusies, ka, pietiek tā nikotīna, bet vēlāk kaut kā, ar draudzeni atkal, domāju, ko es te ākstos, uzpīpējuši cigareti tā kā sāk pa vecu nikotīnu plāksteri mēģināja arī tajā laikā. Arī tā sajūta, ka pietiek tas nikotīns, negribās pīpēt, bet tu esi kāds 3 cigaretes pa dienu. Bet vēlāk, atkal, ko es te ākstos, atkal vairāk, viss tā ir ikdienas skriešana, un atkal pa vecais draugs, kas nesmēķēja, es viņam teicu, ka es gribu atmest, un viņš tā kā atbalstīs, centos tur reizi stundā uzpīpēt, vilkt laiku, viņš tā kā atbalstīja, runājās, lai kaut kur aiziesim, pastaigāt vai ko, lai tas paiet tā stunda, vēl 2 stundas, tur tik pa 2 stundām pīpēt, un tad es tiku uz slimnīcā, iekšā. Kaut kā otrā dienā domāju aiziet laukā uzpīpēt, tad tas bija, ziemas, labs sniegs, vējš, tur izgāju laukā, es skatos to un atcerējos, es gribu mest nost pūlos, man tā ir laba iespēja, tad tās vairākas dienas slimnīcā nepīpēju, un tā arī izdevās, neesmu atstāv. Nemet cigaretes laukā, man stāvēja, tad vēlāk pazīstam, tur nāca prasīt, tev nav kāda cigarete saglabājusies, tu esi pa vienai kādam tur izdalīju, pat es nemanu, man ir tā drošības sajūta, ka man ir tā izdalīja, bet pat ne. Toreiz pie ģimenes ārsta aizgāju, ka man ir klepus, es saku, es jau esmu atmetusi, tur zinu, 2-3 gadi. Viņi saka, 5 gadi pēc atmešanas vēl tas smēķētāju klepus. Un es tā pieņēmu, sapratu, jā, un pēc tam viņš tā kā pār dzīve arī naudas ziņā. Toreiz cigaretes maksāja 28 centiem. Vēlāk, es 2 gadus nopirku riteni, tā parēķināju, to, ko es 2 gadu neesmu smēķējis, tā nauda sanāca, ritenis tāds labs.